Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlijas 7. nodaļas, kur 48. un 50. pantā tā mēs lasam. Jēzus teica sievietei, tavi grēki tev ir piedoti. Bet sievietei viņš sacīja, tava ticība tevi ir izglābusi. Ej ar mieru. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, šovakar atkal esam kopā ar Tevi, un tas mūsu dienai piešķir pabeigtību, iedod mums iekšēju mieru un stabilitātes punktu. Ikreiz, kad mēs varam par Tevi atcerēties, mēs nonākam atpakaļ pie tā, kas mēs īstenībā esam, un ko visu šajā pasaulē Tu mums esi devis. Šodienas lozungs mums atgādina šo notikumu no evaņģēlija, kur kāds cilvēks meklē pie Tevis piedošanu un žēlastību, ir piedzīvojis Tavos vārdos ko atpestījošu, un nāk, lai pateiktos un izteiktu visu, kas sirdī mājo. Un Tu uzrunā ar šiem vārdiem, ka Tavi grēki Tev ir piedoti. Ļauj mums dzirdēt, Kungs, šovakar, ka Tu mums to saki arī katram mūsu dzīvē, mūsu šajā mirklī, kurā mēs esam. Mēs atzīstam, ka ar ļoti daudzām lietām mēs netrāpam mērķī, mēs grēkojam, mēs nedaram pareizi un daram to, ko nevajadzētu darīt. Bet, Kungs, mēs stāvam Tavā priekšā nevis paļaudamies uz savu taisnību, bet uz šo Tavu piedošanu un žēlastību. Toreiz Tu sacīji šos vārdus, un tas kādos citos cilvēkos izraisīja jautājumus un nepatiku. Tur kādi sāka protestēt, kurš gan cits var piedot kā vienīgi Dievs. Un tā patiešām ir taisnība, ka neviens cits, ne mēs paši, ne citi cilvēki mums nevar piedot, citiem vārdiem atlaist visu to, ko mēs paši esam izveidojuši un sadarījuši. Tikai Tev ir vara un spēks to visu paņemt uz sevi, nelikt mums to visu iznest uz mūsu pleciem. Un tā vietā, par spīti tam, kas varbūt pienāktos, Tu dod mums atkal žēlastību un jaunu iespēju. Tā ir Tava evaņģēlija vēsts. Tas ir tas, kādēļ Kristus nāca šajā pasaulē, kādēļ viņš dzīvoja un kādēļ viņš atdeva arī savu dzīvību. Tieši šīs piedošanas dēļ, ko viņš sludināja un iemiesoja. Bet vienlaikus ir tā, kā šodienas lozungs mums to atgādina, ka tas, ka Tu esi žēlastības pilns un pie Tevis ir šī piedošana, ka tā vēl ir tikai puse no lietas, jo mums pašiem ir tam jāuzticas. Mums ir svarīgi, Kungs, ka tas, ko Tu mums saki, aizsniedz mūsu sirdis. Un tad, tāpēc, ka mēs esam ticējuši, tāpēc tas viss sāk darboties un palīdz un dziedina mūs. Un te atkal mēs apzināmies, ka mums ir vajadzīga Tava gara palīdzība, jo tikai Tu ar savu garu vari ietekmēt mūsu dziļākās domas, mainīt mūsu sirdis. Tikai Tu vari iedot mums šo paļāvību, šo uzticēšanos, ka mēs patiešām attiecinam evaņģēlija vārdus uz sevi. Un ne tikai zinām, bet jūtam, ka esam piedzīvojuši Tavu klātbūtni, Tavu piedošanu, Tavas mīlestības lielumu. Ļauj mums tiešām uzticēties, jo mēs apzināmies, ka kamēr mēs tam neticam, kamēr mēs to noliedzam, skatāmies citā virzienā, visa Tava laipnība nespēja mūs īsti aizsniegt. Tu vari mūs ārēji pasargāt, bet sirdī mieru iedod tikai tas, ka Tu saki savus vārdus un mēs tos pieņemam, mēs tos ielaižam, mēs uz tiem paļaujamies. Un šo lietu mēs lūdzam šovakar gan sev, gan saviem mīļajiem, ar kuriem kopā esam, domājot par viņu dzīvēm un viņu vajadzībām, kā arī viņiem Tu varētu dot šo privilēģiju un iespēju dzīvot ar paļāvību, un tādu ticību, kas patiešām palīdz un dziedina un maina. Mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu, un visu, kas tajā šobrīd notiek. Mēs lūdzam par šo pasauli, kuru Tu esi radījis un mums uzticējis, un kur, diemžēl, atkal mēs tik bieži netrāpam mērķī. Un tā vietā, lai to koptu un sargātu un rūpētos viens par otru,
Mēs vedam karus, mēs nespējam norimties. Un tad, kad citi sāk to darīt, tad mums jau nav vairs citas iespējas, kā atsaukties. Un tā mēs griežamies kā lielā atverā. Un atkal tikai tu esi tas, kas vari mūs izraut no tā. Tikai tu vari mums piedot mūsu grēkus un dāvināt paļāvību un uzticēšanos, kas maina, kas piepilda mūsu sirdis ar citām noskaņām un citu dzīvi. Tāpēc, kungs, šovakar mēs atkal sevi uzticam tavās rokās, atkal lūdzamies pēc miera un atspirkšanas, pēc jaunas dienas, un pēc tā, ka mēs varam to dzīvot saskaņā ar šiem vārdiem, zinādami, ka tu esi mūs apžēlojis, uzticēdamies tam, un saskaņā ar to arī dzīvojot un ikvienu mirkli veidojot savas attiecības un darot savus darbus, kā tādi, kas esam apžēloti, kā tādi, kam ir piedots un kam ir dāvināta tava mīlestības pilnība. Bet pāri visam mēs ieliekam visas savas vajadzības tajos vārdos, ko Kristus mums ir mācījis un ko viņš pats mūsos turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.